Tātad, kā redzams, esam Jūrmalā, Ventspils. Es nezinu, kas šodien ir par datumu, jā. Kad es parasti blogos es to pieminu, bet, nu, kāda starpība. Tātad īsumā pateiksim tā, ka, jā, redziet, tātad burtiski šodien pārfilmējām dziesmas, videoklipu dziesmai Tās nav beigas ar kameru. Protams, vairāk zinām vārdus, un viss, kā saka, attīstītāks tagad ir. Bet lieta tāda, ka uzfilmējām tādu pašu versiju tā kā toreiz, un šodien vēl ir uzfilmējām pātrināto versiju, jeb, nu, kā to var pateikt? Ko? Kā var pateikt? Kas tā pa versiju? Pātrinātā vai palielinātā versija? Pātrināto versiju, nu, tādā ziņā, ka, nu, jo ātrāk dziesmu, tad uztaisīs tā, ka videoklipā izskatīsies pēc slow motion tātad. Un, ja jūs interesē, tas ir tā, nu, jūs redzēsiet droši vien videoklipu draugu YouTube'ā, bet, nu, burtiski ir šitā, tik ātrai dziesmai jābūt, klausieties. Un šitā jāskaita, un jātēlo, ka vienkārši nekas nenotiek, jāskaita tik ātras. Nekas nav beidzies. Jāgadīs no pašiem peļiem, nākotnēmā veiksies. Nākotnes spoši, kā es manotās nav vairāk man ir banāli jākais, nespēj dzīvot ar smaidu. Vai, kad neko nedarot, es pīšu par to kā bombas. Vismadzinās ir troms, neatējos dzīves nāmas. Tās domas prātā spēj mani motivēja, cīnīties līdz galam, ja kurā sfērā dominēt. Es piekrītu tam, tu viss sirds, ja viss dara ar bēdām, tad nedzīvo, bet mirst. Dzīve ir pārāk skaista, tāpēc vienkārši tā ir jāizbauda, tā būs labāk, ka tad, kad pelnīs daudz nav. Es piekrītu tam, varbūt iespēja dzīvē nav tik daudz, ka to stādīt mērķis, un kāp kalns augsts. Es stāties, nekas nevar beigties, jo viss tāpēc vēl nav sācies. Un savukārt tad viņpāns, tik ātri iet dziesma. Zina, šis gribēja būt tas, kas maksas, nu saprotiet. Un tā tālāk. Un saprotiet, tas... Un tad saliks to ar videoklipu, kas ir slow motion, un tā veidosies normāla dziesma, saprotiet. Līdz ar to saprotiet, cik tas ir grūti, jūs domājat, ka tas ir vienkārši, bet šis ir grūti, un šis videoklips, tas nav beigas, tas ir tik oriģināls, un tāds videoklips nav bijis tam līdzīgs. Tas ir oriģināls, un tāpēc to ir grūti uztaisīt, viss oriģināls, viss, kas nav bijis, ir grūti viņu uztaisīt, vēlreiz no jauna. Tāpēc jums ir jāsaprot, ka šis ir smags darbs, nahu, pareizi? Jā. Pērciet albumu, ja jūs neesat iegādājušies Dzīves mikslis. Es domāju, ka viņš ieliks aprakstā linku, kur to var izdarīt. Jā. Tikai 2 eiro, protams, ja jūs gribat pa 50 eiro pirkt vai 5 eiro, jūs variet to darīt, ievadot to summu un atbalstīt mūs. Jā, tieši tā. Tas ir tikai atkarīgs no jums. Drīkst teikt, kāpēc mēs pārtaisam? Es teiktu, ja? Nu tātad mēs pārtaisam burtiski tāpēc, ka mēs vēlamies nominēt mūsu albumu Dzīves mikslis mūzikas gada balvai, kā labākais... Zelta mikrofons, labākais albums 2015. gadā, labākais albums vai labākais repa albums. Līdz ar to vajag būt izcilai kvalitātei, izcilam production, un visam jābūt ideāli. Līdz ar to tas ir jāstrādā, un tas būtu tāds mērķis, ja mēs to izdarītu, līdz ar to, tie, kas šo skatās. Ja jūs tiešām, ja jūs vēlaties palīdzēt, tad būtu ļoti labi, jo gan jau kaut kad drīzumā mēs jums lūksim palīdzību balsot par mums, un tā tālāk. Tāpēc tas būtu ļoti labi, jo mēs cerēsim uz jūsu palīdzību un atbalstu. Tāpēc mēs to darām. Un viss ar Dzīves miksli nav beidzies, jā, saprotiet. Drīkst teikt arī par to, kā, nu, street version un clean version. To citreiz. Jā, labi, tātad, bet jā, informāciju zina, kāpēc mēs to darām, kāpēc tieši tās nav beigas, tāpēc, ka pēc mūsu domām tā ir vislabākā dziesma albumā, motivējoši, iedvesmojoši, un tur ir viss, kas nepieciešams. Jā, viss mums jāpārfilmē. Jā, viss.